Es domāju, ka šobrīd man ir iebjās tas, ka par šo te laiku un pašam uztveri ļoti mainījusies. Kā? Es ļoti pārdzīvoju līdzi par to, kas notiek gan ar Latviju, gan ar partiju, gan vadīt partiju. Tas ir ļoti grūti. Jā. Man tiešām nav pašmērķis nokļūt politikā bijis. Nekad. Jo, man arī ir savs ambīcijas sastāv. Man arī ir savu mērķi. Es gribu būt veģenīgs. Es gribu būt veģenīgs. Es gribu būt veģenīgs. Es gribu būt veģenīgs. Man nav pieņemama aizmuguriska darbība un dīlošana. Droši vien, ka mums ir arī jāvienojās par nosacīto manu labumu visā tajā šķērlē. Vai tā ir alga, vai tā ir vara, vai tas ir ekonomikas ministrs, vai tas ir, es nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ, taču es tā kā rodos. Ko mēs darām ar to vietoperatīvu? Mums ir kaut kā sāmi jāpiedāvā. Es esmu valdes vadītājs, un mēs ar viņu strādājam, tāpēc, ka mums cita iespējas nav. Un mēs satiekamies trešdien, būtu labi, kas tur ir, ja viņš nenāk, tad viņš nenāk, jo viņš jūtās pazemot šodien. Un mēs ar vietu turpinam strādāt, jo man arī tiks iespējas nav. Ja mēs tagad pārstājam, tad man vispār kāpos nenāk, un šitas es tur tāds bankētis parādā katru mēnesi par šito. Zini, šīs te partijas, kas šobrīd ļoti daudz, kas kandidē, tās, kas visur izlīmētas tagad pašvaldību vēlēšanās, manuprāt, ir absolūti, viņas uzskata vēlētājs par muļķiem. Bet iet un pārliecināt apkārtējo 80% cilvēku, kas ir dzīvnieki, par to, ka viņiem ir iespēja kaut ko mainīt, tas ir tas manās acīs pienākums. Tas ir strādāt uz ārā. Sabiedrības ir dzīvnieki? Es domāju, ka jā. Ratis Zakatistovs, kas ir Saeimas deputāta Arturs Kaimiņa palīgs. Jā. Un izglītots cilvēks un Kanādā strādājis un ko tik vēl nē. Daudz saka, ka viņš ir īstās partijas smadzenes. Tā ir? Atis ir man ļoti milzīgs atbalsts, pamats un domu ģenerators. Un Atis ir, mēs šitā te strādājam, un Atis man ļoti daudz palīdz. Viņa ir vienīgā, kas tagad saprot, kas notiek Saeimā. Tu nesaproti. Tev nav viena pēslot, tev nav vienas parodas. Labi, bet tu nesajēdz, kas notiek. Tu nemāc uzrakstīt vēstuli. Mums vajag kādu, kas uzraksta vēstuli, lai uzrakstītu iesniegumu. Tā mums nav. Jā, tā nav. Tad, ir viņš partijas īstās smadzenes? Acis ir viennozīmīgi ir acis ir šīs te, jauda, šī te domu ģenerēšana un idejas, tas ir acis. Jūs esat ļoti divi atšķirīgi cilvēki. Protams, tāpēc, ka KPV ir atšķirīga cilvēku partija, nevis tur nav tā, ka cilvēkiem, ko mēģina iestāstīt, ka tā ir kaut kāda trako partija. Klausi mani, kamēr es vadu valdes sēdi tajā brīdī, kad es saku personīgus uzbrukumus. Un tas ir šī brīža situācija. Un tas, kas ir vajadzīgs, tā ir mana atbildība tagad, būs finanses. Es kārtošu, cilvēku piesaist, es kārtošu un biroju vadību arī uzkārtošu. Tās ir manas šī brīža pilnvaras. Tā mēs esam pielēmuši šeit, tas ir, ko Luko stāstīs Armandam, tas ir, ko tu esi sapratis. Mana vienīgā prasība no tevis ir nevis apiet nos no kaut kādiem konceptuāliem jautājumiem, bet pilnīgi un kategoriski. Nekādi personīgi labi. Un tad šī ir kā situācija, kur mēs esam. Ir tādi iesūtītie cilvēciņi, kas mēģina kaut kādā veidā no iekšas to drebināt. Un es domāju, šie cilvēki savu naudu ir atpelnījuši un nopelnījuši, kas viņiem tika darīts. Es tā domāju, viņiem vajadzēja pirmkārt sist reitingu uz zemi, otrkārt vajadzēja radīt šaubas par šo te KPV. Vienreiz es esmu saņēmis 2000 eiro plus PVN. No tiem 2000 eiro, es 1400 samaksāju par šito dzīvokli. Tad dzīvokli atsevišķi netiek iemaksāts? Nē, par dzīvokli atsevišķi tiek iemaksāts. Es saņemu
Par to. Par to, lai es varētu turpināt strādāt partijā. Pagājušajā vienkārši fundamentāls jautājums. Ja tu nebūtu KPV un ja nebūtu ar šo visu nekādu sakārt, tā tam mums dod dzīvību? Būtu mazāk, jā. Principā es domāju, ka Jāni, nodokļu maksātājiem, es domāju, ka es esmu atpelnījis jau savu izmaksāto algu, kas ir noticies. Fucking man apsaka atgās visu trēnību, un viņi tiek apmaksāt. Un tas, kad amnesē fucking ir alga, un viņam ir alga, un ja mums vajag nopērt, protams, tas arī tiek nopērt. Es no tā visu patu 1000 eiro. Man ir, es prasu no kāda naudas ceļoju, tā tālāk, man ir kredītkārtē, citatelē. Tāpēc, ka esmu deputāts, man ir 7 štuks, tur, ko es var tērēt. Tā es varu tērēt, sāk iemaksāt 500 eiro katru mēnesi. Tā es dzīvoju. Respektīvi, tas, ko es nopelnu, ir 2700 eiro ar slāņu sadētām, 1000 klāt. Ko ar tusam kaimiņam gribētos, lai kas par viņu pazūd, kādu materiālu? Ir daži, vai ne? Jāni, Man nepatīk, ka man šeit noklausās. Bet tu taču pats to izvēli. Bet es jau par to samaksāju. Nu, ja? ko tagad tādu filozofiski jautājumu pašam par sevi? Redz, es, negribās izmantot to laiku tagad domāšanai šausmīgai, bet